Tātad noslēgumā es vēlos runāt visbeidzot par svēto Lionas Irenēju, un mums visiem ļoti svarīgi punkti, kas ir labojams. Tad, lai mēs nebūtu maldos, viss šī lekcija ciklas daļa aizsargā jūs pret maldiem un ķecerībām, kas šodien izplatās pasaulē un, diemžēl, dažu pareizticīgo kristiešu vidū. Pievērsīsimies ļoti rupjā kļūdai, nepareizām apgalvojumam par baznīcu un tās robežām. Tas ir saistīts ar sakrati. Šis apgalvojums nepareizi interpretē svētā Irenēja no Lionas izteikumu, un šeit ir tas, ko viņš saka. Draudzē, pārbaudot atzīmējiet, ar ko viņš sāka. Viņš sāka ar to, ka Dievs draudzē ir ielicis apustuļus, praviešus, skolotājus un visus citus līdzekļus, caur kuriem darbojas gars. Un visi tie, kas nepievienojas baznīcai, atņem sev dzīvību ar saviem pārvērsiem uzskatiem un bēdīgu slavenu uzvedību. Tagad nākamajā rindā iet kopā ar tikko izlasīto. Mēs nevaram to izņemt no šī konteksta. Diemžēl cilvēki to dara un ļoti saprot svētā teikto. Viņš turpina, jo kur ir daudze, tur ir Dieva gars, un kur ir Dieva garas, tur ir baznīca. Un visa veida žēlastība, bet gars ir patiesība. Šo pēdējo frāzi neskāpēc daži interpretē tādējādi, ka baznīca ir vienlīdzīga ar svēto garu, un tā kā svētais gars darbojas visā radībā, baznīcas robežas nevar neviens konkrēti noteikt. Ļaujiet man atkārtot, ka šeit tiek izcelta ideja, ka baznīca ir visur un tā ir tā pati. Viņi nesaprot, ko svētie saka. Tāpēc baznīca darbojas bez radīšanas. Mēs to redzam, ievērojam teologu rakstos 20. gadsimta beigās, kā arī tos, kuri veidoja Vatikānu otro eklezioloģiju, kā arī dažus pareizticīgos, kuri arī ir pārņēmuši šo ideju. Ievērojams teologs Vatikāna otrās sapulces laikā Pāvils Evdokimovs un Anglijas bīskaps Kristofers Butlers, kurš bija ietekmīgs Vatikāna otrā koncīlā, viņš arī saka: Mēs labi zinām, kur atrodas baznīca. Mums nav jātiesā un jāsaka, kur nav baznīca. Patiesībā tas ir tieši pretēji tam, ko saka svētais Ignācijs. Tajā tiek ignorēts gan frāzes konteksts, gan saturs. Tas ir pretrunā ar agrīno baznīcas tēva domām un jautājumu, kuram svētais Harnadnes bija gan saglabājis, gan nesējis, gan izcils eksponētājs. Šī jautājuma fragmentu viņš sāka ar baznīcu. Tas ir tas, kas mums ir dots. Viņš identificē viņas identitāti un atrašanās vietu. Un tad viņš ievieto Dieva garu draudzē, gluži kā vasaras svētkos, vai ne? Kāda bija vasaras svētku kārtība? Svētais gars tika nosūtīts, kad viņi visi bija kopā, vienā prātā pareizticīgo ticībā. Tāda ir vasaras svētku kārtība. Kad izglābtie bija sapulcējušies kopā un svētais gars nolādās, Tēvs Georgijs Florovskis saka, Kristus miesa tika radīta un veidota jau iemiesošanās laikā. Un kā teica Jānis Zeltamute, savas trimdas priekšvakarā viņa slavenais teiciens: iemiesošanās procesā Kristus uzņēma uz sevi baznīcas miesu. Tātad nav identitātes krīzes, šeit nav problēma. Nav nekādas nenoteiktības kā identitātes jautājuma vai kā robežas, kad ar šiem apgalvojumiem robežas tiek izplūdinātas. Kur beidzas baznīca? Kur tā sākas? Tas ir svētais gars, mēs to nezinām. Nē, šeit nekas no tā nenotiek. Baznīcas galīgā identitāte ir balstīta uz tās sakramentālo struktūru. Georgijs Florovskis saka, baznīcas galīgā identitāte ir balstīta uz viņas sakramentālo, mistērisko struktūru, ķermeņa organiskajā nepārtrauktībā. Tātad šeit nav neskaidrību. Noslēpumu un noslēpums ir viens. Tātad viņš zina, kur atrodas draudze, un tajā ir svētais gars, kurā mīt patiesība, un turklāt, kā viņš jau teica, tie nav svētā gara līdzdalībnieki, kas nepievienojas baznīcai, kuras robežas ir skaidri iezīmētas, kur kamēr kā apustuļi, pravieši un skolotāji,
Tātad no visa tā, ko mēs prezentējām no mūsu kunga apustuļiem, senajiem tēviem, vajadzētu būt skaidram, ka mēs zinām, kur ir baznīca un kur tās nav. I conclude today's lecture.